Sveika, Vineta! Šodien mums ir kā pasaulē pazīstama diena Black Friday, un šodien gribu tev uzdot dažus jautājumus, kā saka, varbūt tie, kas tevi zina, kas pazīst, kas klausīsies, sadzirdēs, var teikt, tāda bonusa veidā, iespējas sev, ja, tad man tev tāds jautājums, es zinu, ka tu jau kaut kādu laiku nodarbojies izmantojot internetu kā iespēju sava biznesa attīstībai. Pastāsti varbūt tiem, kas mūs skatīsies ierakstā, kā tu līdz tam nonāci, ja? Kāpēc biznesa internetā, kāpēc tu sevi esi šeit, kā saka, saskatīji šīs te iespējas, uzsākot šo te, var teikt, jaunu posmu varbūt tavā dzīvē. Dodu tev mikrofonu. Jā, tieši tā, un tieši tā tas viss arī nonāca nejauši, kaut gan saka jau, ka nejaušība nav, jo dzīvē ir jāprasa nevis kāpēc ar manīm tas notika, bet kādēļ, kāpēc tas pie manīm atnāca, ja, nevis par ko man tas viss gan. Jā, un tā bija nejaušība, kur man uzaicināja cilvēks kādā projektā, un tur es arī satiku tevi, Valda, un attiecīgi te man pavērās pasaule, par kuru man nebija ne jausmas. Zināšanas par maksāšanas veidiem, zināšanas par milzumu daudz iespējām, par kriptovalūtām, es nezināju absolūti pilnīgi nulle neko. Tā kā nulle neko. Bitcoin tas bija dzirdējusi. Saziņa ar cilvēkiem, iespēja nopelnīt, tas ir kosmos, un man ir ļoti, ļoti žēl, ka mēs esam tik aizvērti tam, jo līdz ko tu sev pasaki, jā, tev atverās pilnīgi jauna pasaule, kur tu iegūsti gan kolēģus, gan draugus, gan zināšanas, gan pašattīstīšanās iespējas, protams, arī pelnīšanas iespējas, bet tur ir jāzina, ka tas arī ir darbs. Man no sākuma bija tā, kas te tur internetā pāris pogas būs? Nē, tas ir darbs, bet darbs ar ļoti, ļoti lielām iespējām. Jā, un nejauši, tas viss bija nejauši, kaut gan dzīvē jau nejaušība tā nav. Tā. Jā, es gribu tam piebilst, ka daudzi vēro, ja, protams, kad dzīve šobrīd ir sarežģījusies dažādās jomās mums visiem, ja, ar pēdējiem notikumiem, kas šobrīd notiek pēdējo gadu laikā, ja, tā kā, faktiski šeit pat nav jautājums par to, vai tev vajag naudu, ja, jo es domāju, ka, būs melots, ja kāds teiks, nē, man naudu nevajag, jo būtībā naudu vajag visiem, ja, jautājums ir par viņas daudzumu, cik vajag, un es teiksim, pati personīgi internetā jau darbojos labu laiku, protams, ir bijuši visādi projekti, ir bijuši arī klupšanas akmeņi, ja, jo, ne bez tā, jo, mans uzskats, ka nevar no pirmās klases uzreiz ielikt akadēmijā, ja, jo man ir prieks par taviem panākumiem, jo tiešām es redzu tavu izaugsmi, var teikt, pēdējā gada laikā, pat īsākā laikā, jo būtībā mēs ar tevi, kad iepazināmies, kaut kur aptuveni tas bija pagājušā gada rudens, ja. Tā kā es redzu to, ko tu dari, man prieks par tevi, ja, jo tu esi sapratusi, ka šis ir pilnīgi, var teikt, jauns instruments, ja, būtībā tā ir profesija, jo cilvēki domā, kas tad tur, jā, internetā, tāda māžošanās vien ir, jā, daudz vienkārši, liek kaut kādas tur varbūt bildītas, šobrīd es zinu, ka daudz izmanto, piemēram, arī Instagramu, ja ir blogeri, blogeri faktiski tā arī jau ir, tāda nopietna profesija, ja to apgūst, iemācās, tad tās naudas summas, ko pelna blogeri, viņas ir normālam cilvēkam, kurš iet uz darbu, ja strādā 8 stundas no zvana līdz zvanam, grūti pat stādīties priekšā, ja, bet, protams, ka tas, ko šobrīd piedāvā internets, ja, tā ir pilnīgi jauna pasaule. Skaties, es atrodos Vācijā, ja tu atrodies Latvijā šobrīd, ja, tad mēs bez problēmām varam ar tevi komunicēt un
būtībā mēs pat neesam tikušās dzīvē, ja mēs vienu otru pazīstam šādā te interneta vidē virtuāli, ja. Bet tai pašā laikā man liekas, ka es tev pazīstu jau 100 gadus. Un, nu, kā es saku, cāļi no viena groziņa, ja, jo, nu, te ir vēl tāds būtisks moments, kad ir tieši šī te arī enerģētiskā apmaiņa, ja, jo, nu, mēs esam visi, var teikt, tādas dzīves būtnes, ja, un tas, ko mēs darām, tas, ko mēs sajūtam, kā mēs paši jūtamies to, es domāju, sajūt arī tie cilvēki, kuri mums ir apkārt, kas mūs klausās, ja, un ļoti daudz ir atkarīgs arī no mūsu enerģētiskā, nu, kā saka, stāvokļa, ja. Kāds ir šobrīd tavs enerģētiskais stāvoklis? Vēl viens jautājums tev, ja? Tas, ko es esmu dabūjusi sev enerģētiskā līmenī šī te nepilna gada laikā, to pat nevar, nu, tas ir 180 grādi ir mainījis vispār man pasaules izpratni. Bez gala sev līdzīgi domājošs cilvēks, tiešām bez gala no visām pasaules pusēm, nu, no visām valstīm, no bezgala daudzām. Un tas, ka šeit, šajā vidē, mums nav nekādas šķirošanas un nav naida, kas būtībā viss ir pozitīvi, jo savādāk to ar cilvēkiem šeit nedrīkst nemaz un nevar strādāt. Lūk, un tas ir tas, kas mani tā kā pievelk visvairāk. Nav šo negāciju, jo ar negācijām ar cilvēkiem nē, tas ir neiespējami. Un ļoti daudz pozitīvu cilvēku, jo faktiski visos šajos projektos strādā cilvēki, kas saprot, ka ar tevīm var notikt tas, ko tu vēlies. Protams, ir jāmācās, protams, ir jāstrādā, un tā ir tā burvīgā iespēja, ka šeit tu vari mācīties no 16 līdz 100. Un nav ne tev par ātri, ne tev par vēlu. Ir tikai gribēšana. Gribēšana to darīt. Kam ātrāk, kam lēnāk. Jā, man ir problēmas, kuram viņu nav, vienam ir tādā jomā, otram ir tādā, bet šī ir iespēja. Un katrā gadījumā šāda iespēja ir pieejama da jebkuram, kuram ir internets. Vai nu tu skaties kaķīšus, sunīšus, vai tu izglīto sevi, satiecies pozitīviem cilvēkiem un dari patīku maciņa biezu. Tā makā, jā. Kad tu paskaties, ka tavā reizē kaut kas ieripo, nu tas ir forši. Nu jā, internets, var teikt, šobrīd nav robežu, ja kādreiz mēs bijām ierobežoti laikā un vietā, ja, tad, nu, pat labāk tiešām internets dod brīvības sajūtu, dod iespējas, ja, nu, vienīgais ir jābūt gribēšanai, ja, gribēšanai to darīt tagad, neatlikt uz ilgu laiku, ja, jo, nu, faktiski tas, kas meklē, tas vienmēr atrod. Tā kā, nu, tie, kas mūs skatās, ja jums arī ir interese pievienoties mūsu klubam, mēs veidojam tādu, var teikt, digitālo klubu šobrīd. Dievs dos, tiksimies arī, jāsaka, kaut kur kādā pasaules malā, ja satiksimies viena ar otru, ne tikai online, bet arī offline, ja, tā kā tā ir mana vēlme vienmēr. Un paldies tev šodien, ka atradi laiku. Tā kā gaidām visus gribētājus apgūt kaut ko jaunu mūsu klubiņā. Līdz nākošajai reizei. Atā. Jā, nu paldies tev un paldies visam mūsu kopienai. Paldies, ka mainījās šī dzīve tādā veidā. Jā, atā. Jaukas tev brīvdienas. Atā. Paldies tev tāpat, atā.